Ja deputāts Kalnozols apvieno abus uzstāšanās laikus. Lūdzu, turpiniet. Labdien, māsas un brāļi! Labdien, augstu godājamais ministra prezidenta kungs, labdien, ministra kundzes un kungi! Uzskatu, ka Māra Kučinska vadītā valdība ir viena no labākajām Latvijas vēsturē. Kāpēc? Kā pieredzējis vadītājs var tikai abrīnot Māra Kučinskas spēju dotajos apstākļos vadīt valsti. Kuģi, ko sauc par Latviju. Saime, mēs, vēlētāji pārstāvi, neesam iedevuši mērķi, uz kurien mēs dosimies, uz kuri šo kuģi vadīt. Un, manuprāt, ja es vadītu šo kuģi bez mērķa, tas būtu ļoti grūti. Nākamais. Ja nav šī mērķa, Māra Kučinska vadībai ir grūti izstrādāt ilgtermiņa plānus, bet viņi, salīdzinot ar citām valdībām, strādā pēc šiem plāniem. Tā kā neskatoties to, ka mēs Saime neesam iedevuši mērķi, uz kurien vedīt valsti, un nav iespēja izstrādāt šo ilgtermiņa plānu, tomēr Māra Kučinska valdība cenšas pievērties pie labas pārvaldības principiem un to mazumiņu, ko var šo rīcības plānu ievērot. Nākamais. Kā pieredzējis vadītājs, zinu, ka praktiski ir neiespējami vadīt komandu, ja viņai ir vairāki priekšnieki. Ir praktiski neiespējami vadīt komandu, kur ir patiesa motivācijas sistēma, lai šī komanda iet uz mērķiem. Un vēl grūtāk ir vadīt aparātu, kurš savos pamatos ir veidots, lai ar viņu manipulētu, nevis kopīgi iet uz mērķiem. Un vēlreiz vēlos uzslavēt Māra Kučinska valdību kā pirmo, cik man ir zināms, valdību, kas ievēro šos labas pārvaldības principus un strādā pēc šiem rīcības plāniem. Māra Kučinska vadītais ministra kabinets ir pirmais, kurš cenšas ievērot Satversmē rakstīto par veselību. Un uzsāk rūpēties par veselību, kas nākotnē būs cerība, ka mēs vairāk nebūsim farmācijas un medicīnisku iekārtu atbalstošs budžets. Šis ir pirmais ministra kabinets, kurš labi apzinās, ka mūsu valsts aizsardzība pirmkārt ir mūsu pašu rokās un atbalsta zemesardzi. Šis ir pirmais ministra kabinets, kurš pirmais patiesi aizstāv zemnieku un zvejnieku intereses, kā piemērs ir minēt Norvēģijas kuģi, kur mūsu ministrs Dūklau kungs aktīvi cīnās par mūsu uzņēmēju interesēm. Reizes Māra Kučinska kabinets ir uzsācis vēsturē, varētu teikt, drosmīgas reformas nodokļu jomā, kas ir būtisks mūsu valstī. Un es ar abrīnu tikai skatos uz Šadurska kunga, viņu drosmu, viņu izturību izglītības jomā veicot reformas. Bet kā deputāts es aicinātu Māru Kučinski pārrunāt ar ārlietu ministriju, likt viņai apzināties, ka primārais mūsu valstī ir valsts un iedzīvotāju labklājība, un pēc tam diplomātiskās spēlītes. Kā Saeimas deputāts aiztur ministra prezidentu nākt ar priekšlikumiem mums, Saeimas deputātiem, kādi būtu mūsu valsts ilgtermiņa mērķi, uz kurien virzīt šo kuģi. Un attiecīgi tālāk es aicinu ministra kabinetu izstrādāt ilgtermiņa rīcības programmu un pēc šīs ilgtermiņa rīcības programmas strādāt ilgtermiņā. Kā arī aicinu radīt valsts aparātā motivējošu sistēmu, lai valsts aparāts ir motivēts iet uz kopīgiem mērķiem. Un pats pēdējais aicinājums ir man nebaidīties un parūpēties par iedzīvotāju labklājību, būtiski celt minimālu algu un neapliekamo minimumu. Un nobeigumā es gribu aicināt mūs visus apzināties, ka mūsu galvenais un primārais uzdevums ir valsts un iedzīvotāju labklājība, un to var panākt tikai ceļot tautsaimniecību. Esam saimnieki savā zemē. Vārds deputātam Jurim Viļumam.